Gurķu un tomātu raža Punduri ģimenes siltumnīcās ir pašā plaukumā. Raža šogad padevusies labi, taču cilvēku pieprasījums pēc gurķiem un tomātiem ir lielāks nekā saimnieki spēja piedāvāt. Pirms Līgo svētkiem pircēji, lai iegādātos pašmāju audzēto produkciju, pierakstījās pat rindā. Cik tad perspektīva ir gurķus audzēt un cik liels ir pieprasījums? Nevar spēt lasīt. Dienā, kā cilvēks atbrauc, tā jāiet lasīt. Pircējs tas ir. Vai ņemat kaut kādus palīgus, vai paši cenšaties tikt galā? Cenšamies paši, bet gadās arī, ka palīgi ir. Klienti palasa citreiz, ka galīgi nespējam ar darbiem tikt galā. Lieli palīgi Lidijai un Jānim ir meita Sansa un Anite. Lai arī meitenes vēl ir mazas, tomēr tomātu un gurķu lasīšanai nav īpaši jāmudina. Gurķi un tomāti zemnieku saimniecībā Irbenāji tiek audzēti jau 15 gadus. Viss sācies ar vienu siltumnīcu. Tā maz pa mazām saimniekošana attīstījusies. Strādāts tā, lai nav jābūt ne bankām, ne citiem cilvēkiem parādā. Svētas krīze tas vairāk vispār jātiecina uz Rīgas pusi un arī uz tiem cilvēkiem, kas ir, teiksim, tā dzīvojuši pāri savām iespējām un nav aprēķinājuši savas spējas atmaksāt. Jā? Jo, cik zinām, mūsu pusē cilvēki uz tām visām lietām, uz tiem kredītiem ir skatījušies daudz piesardzīgāk un daudz vairāk izvērtējuši vispār to situāciju. Cilvēkiem liels pieprasījums ir pēc dažādām puķēm, arī tās saimnieki paši audzē. Nevienam, ne otram nav speciāli iemaņu dārzkopībā. Tās iegūtas mācoties no savām kļūdām. Tomēr nav tā, ka viss iet tik gludi. Tirgū it īpaši pavasarī jācīnās ar importa ievesto preci, kas tiek pārdota kā vietējā. Tas ir pats trakākais jautājums. Piemēram, mums vēl gurķu nav, jau Preļu tirgus ir pilns ar Latvijas gurķiem. Tāpēc, ka viņu vispār vēl nav, bet jau tirgo. Uz Latvijas kakla brauc visi tirgotāji. Vai cilvēki uzķerās uz šādu viltību? Jā. Lētāk bišķi piedāvā un pērk uzreiz. Šobrīd darba siltumnīcās ir daudz, tomēr saimnieki jau domā par nākamo sezonu, ko un kā sēt, lai spētu piedāvāt produkciju tik daudz, cik cilvēkiem vajadzīgs.